Klau, ņemot vērā, ka tu arī apgalvo to, ko daudzi apgalvo, ka mūsdienās izdot kompaktdiskus ir dīvaina lieta, ja, jo tas nav tāds nejošākais bizness. Pirmkārt, man, piemēram, mājās vairs, man liekas, nav neviena ierīce, kas atskaņo kompaktdiskus. Ja, palikusi, viss ir nedaudz attapīgāks, tāpēc mēs te sākām domāt, ko varētu darīt ar to, lai ieviest kaut kādas inovācijas, kur izmantot vēl to mūziku, jo ja koncertu nevar izdot. Un mēs pat aizgājām tik tālu, ka mēs uztaisījām top 5 mūsu idejas, tādas no bēdīgākās uz kaut kādu citu. Tādas mēs viņus sarindojām. Ja, ko darīt? Tātad top 5. Ļoti ceru, ka mums 5. vietā parādīsies arī, mums labi iet, muzikālās kartiņas. Ja? Man liekas, ļoti labi, tas bizness ir apstājies. Ko tu saki par šīm? Es gribēšu arī komentāru. Tas, kas bija tas... Jā, atver, un tur izskan viss albums. Jo disku pirkt, tas arī tā. Bet iedomājies, ka pirmo vajadzētu kā disku tirgot. Un tu ņem kā parastu disku, var vaļā, viņš sāk skanēt. Man liekas, par sirdi var aiziet. Redzi, vienkārši, tas ir tas pats, ka nevajag disku nemaz likt iekšā. Tu vari vaļā vāciņu, un viņš aiziet. Kolosāli. Es saku, dar. Jā, man liekas, ka ļoti labi. Tu teici, ka tā bēdīgākajām sāksi. Labi, man sajuka. Ja mēs tādu atveram, mazā Dievs tevi mīl, taču... Dzejniekam vārdi nav jāmeklē. Bet man liekas, ka tu esi citu cilvēku pasaucis uz savu pasākumu. Jā. Tu neesi policists? Nē. 4. vietā mūsu kolosālajā topā ir lifta mūzika. Lifta mūzika, kas arī ir apstājusies. Kādreiz visās vecajās filmās gāja vaļā. Nekā nav. Un tas ir nožēlojums brīdis, kad iekāp liftā un vēl kāds iekāp, teiksim, ja meitene. Jā, un ko tagad darīt? Neskan mūzika, un tu zini, ka tu teiksi kaut ko muļķīgi, būs klusēs, vēl muļķīgāk. Ko darīt? Starp stāviem stop iespiest, ko darīt? Ja to meitene iekāp liftā. Bet ja tev ir tur vairāki stop, kur viens ir kaut kāds tur... Tad es nezinu. Viss tavs albums. Ja tur ir viss tavs albums, iespējams, tu tā uzliec. Jo pūš tas vējš. Liftā, liftā labāk, viņš nepūš, man liekas. Liftā? Jā. Es saku, ka bēdīgas idejas. Autos signalizācija ir 3. vietā. Kaut kāds Skyforger. Es zinu, ka tu nezinu no Skyforger. Ja mēs tu sēdi ielas malā un uzsit par ratu un skan. Jā. Šis labs gabals. Un neiziet kaut kā. Beidzās atkal uzsit par ratu, atkal skan. Un nāk tas nabaks apakaļ un acis nosēdies, jo baigi labo albumu bija uzlicis. Jā. Un iedomājies, kas tas ir, kas tā būtu pa simfoniju jaunajā gadā, kad visas signalizācijas vienkārši jūdzās nost, un katrs uzlicis savējo kaut kādu, un viss tāda... Tur patiesībā pilnīgi nav, var vienu to pašu tikai dažādā laikā ieslēdz tāpat, man liekas, ļoti labi skan. Precīzi. 2. vietā mūsu kolosālajā topā ir sadzīves tehnika. Ja? Sadzīves tehnika. Man liekas, ka visi instrumentu gabali ļoti labi ir priekš sadzīves tehnikas. Jo viņi ir tādi, ka tu ieslēdz veļas mašīnu un aiziet kaut kāds. Ja, un 1. vietā tik un tā laba ideja arī labi aizsākta durvju zvani. Ja? Kāpēc mums ir tikai pūtveļņi? Vai parastais drindran? Man liekas, tas tik smuki. Un īpaši, ja tev ir kaut kāds, vai domofons, ja, kad tu tā kā piezvani un sāk skanēt tā dziesma, un tu mājās tā kā esi ielaidis to cilvēku, un tu gaidi, un viņš nenāk. Viņš klausās? Viņš klausās. Ne? Lejā. Un tu redzēsi... Un tad tu vari uzzināt viņa gaumi. Ja viņš pēc tavas mīļākās dziesmas nāk augšā, tad tev viņš nav vajadzīgs. Jā. Precīzi. Ja, un tagad, teiksim, ar to ir tikai un vienīgi negatīva asociācija. Tu kaut kur brauc un ieraug kaut kādu čaļi tusējās pie poģika. Uzreiz liekas. Ja, tu skaidrs, kas tie ir pa čaļiem. Tad vairs tu nezinātu. Tev ir jāpiestāj, jāpaklausās, ko klausās. Ja, tur es nevaru vienkārši dirnēt. Tur kaut kāds maz tāds lokāliņi veidotos. Jā. Bet vienīgi kā tā kāp. Jā, viņi uz vienu dzīvokli zvanu, jo katram ir cits, jā? Precīzi. 2 nevar vienlaicīgi atnākt. Jā. Viņam ir jāizgaida dziesma. Ar 3 minūšu intervālu tu vari tikt iekšā. Starp dziesmām palaidīs mani augšā. Vai kaut kā tā. Es tev saku.